Sveiki, čau, visi mani foršie skatītāji. Tātad šis būs vispārnētais kāršu izklājums, un šoreiz tēma būs par to, kāds uzdevums 2024. gadā sanāca, ko izdevās paveikt un realizēt. Tad varbūt kāds uzdevums neizdevās, bet ko var realizēt tālāk. Un varbūt arī vēl ieskatīsimies mazliet 2025. gadā ap kādu vienu konkrētu pozitīvu notikumu, ko drīkst zināt šobrīd un kas varbūt kā motivācija. Nu, grupas 3, grupa numur 1, 2 un 3. Izvēlēties to grupu, kas uzrunā jūs visvairāk. Bet es jau sākšu ar grupu numur 1. Sveiki, grupa numur 1. Tātad šis būs izklājums priekš jums. Kā vienmēr atgādinu, ka informācija ir vispārnāta un visiem tā var neatbilst, tāpēc vienmēr izvērtējiet, kas jums rezonē, kas nē. Pieņemiet to, kas rezonē, pārējo atstājiet, lai tas paliek. Nu, grupa numur 1, vārds sakot, sākšu ar jums tātad, kāds uzdevums izdevās 2025. gadā, ko izdevās realizēt un paveikt. Nu, un tad arī varbūt kas neizdevās, bet ko vēl var izrealizēt nākotnē, jā, un pārsteigums. Nu, lūk, tātad, kas jums izdevās grupa numur 1 2024. šajā te gadā, jā? Nu, šeit izskatās, ka izdevās cilvēkiem visticamāk daudziem visādas realizācijas, ja? Varbūt šeit atvērās vaļā kreatīvā, radošā, sievišķā enerģija, neatkarīgi no tā, kāds dzimums man skatās šobrīd. Ja? Cilvēki visticamāk atrada šajā gadā sevī radošo enerģiju, lai realizētu lietas caur šo te kreatīvo enerģijas plūsmu kā tādu vispār. Ja? Iespējams, daudz no jums šajā gadā saprata, ka jūs paši esat savas dzīves valdnieki, noteicēji, ja? Ka jūs paši visu ietekmējat, ja? Un kad jums principā paši spējat arī ļoti daudz ko radīt, veidot, izdarīt. Ja? Ir īpaši sievišķā enerģija šeit bija ļoti aktīva, tā kā, piemēram, ja mani skatās šeit sievietes, ja? Tad šeit, es domāju, daudzām sievietēm varbūt izdevās šajā gadā sevī tieši sievišķo enerģiju aktivizēt, apzināties savu sievišķību, ja, būt radošām, kreatīvām, sievišķīgām, realizēties sievietes visās lomās, kas nu kurai sievietē ir svarīga, vai tā ir saimniece, sieva, māte, ja, visas, katra no šīm lomām, kurai sievietē ir būtiska, ja. Šajās te enerģijās visticamāk izdevās realizēties. Ja? Tā kā šeit ir tāda liela apzināšanās savas sievišķās enerģijas, ja? Arī, ja mani gadījumā kāds vīrietis skatās, ja? Tad šeit varbūt vienkārši radošā enerģija vairāk vērās vaļā, spēja mācēt arī pieņemt. Ja? Daudzi no šīs grupas skatītājiem iespējams šajā gadā tiešām iemācījās arī to, kad ir jāmāk arī pieņemt. Ja? Pieņemt to, ko tev citi dod, dāvina, ja? Vai no dzīves ņemt kaut ko. Ja? Tāpēc, ka sievišķā enerģija arī runā par to, ja? Kad ir jāmāk arī pieņemt, ja? Pieņemt komplimenti, pieņemt dāvanas, ļaut, lai arī labais pie tevis nāk, ja? Ka ne tikai tu dod un radi no sevis, ja? Daudz ko, bet ka tu ņem arī pretī. Ja? Nu, šeit tā, ja, tā kā daudziem visticamāk šeit izdevās realizēties sievišķajā radošajā kreatīvā enerģijā, varbūt kaut ko skaistu uztaisīt, izveidot, radīt, ja, mācēt pieņemt, sajusties vairāk kā savas enerģijas valdniekam, teiksim tā, ja. Realizācijas, ja, un iespējams, ka varbūt šeit pat ļoti strauji un pēkšņi notika šīs realizācijas, ja, šeit tiešām ļoti daudz runājot par radošiem kreatīviem procesiem, ja, šeit varētu būt, ka tiešām cilvēki, varbūt, kas skatās šo grupu, ja, sevi atklāja radošos talantus vai arī darbināja viņus aktīvi šajā gadā, ja, tā varbūt gan scenāristi, gan autori, gan jebkādas citas radošās darbības, rokdarbi, ja, teiksim, kaut kā skaista radīšana, nešana pasaulē, ja, varbūt jūs sajūtāt šeit daudzi, ka tieši caur radošām nodarbēm kaut kādām, jā, jūsu dzīvē arī vairāk ienāk balansa līdzsvars, jā, un veselīgas enerģijas apmaiņas līdz ar to šeit arī vairāk jūsu dzīvē varēja nākt, jā. Nu, lūk, kas varbūt šajā gadā neizdevās, jā, kāds uzdevums, kas tā kā bija varbūt jāizpilda, bet neizdevās, jā, bet viņu var izpildīt nākotnē, ja? Tā kā tas nav tā, ka viņš pavisam neizdodas, ja? Bet vienkārši varbūt šajā gadā nesanāca, bet var to izdarīt tālāk. Ja? Nu šeit man rodas iespējas, ka daudz no jums varbūt netika galā ar kaut kādām enerģijas pārvaldīšanām.
Ja, jo viens ir tas, ka tu apzinies sevi enerģiju, ja šeit, man liekas, ka šajā grupā vairāk cilvēki apzinājās tieši sievišķo enerģiju sevi, ja, šo te sievišķo ņēmējas, devējas enerģiju, ja, teiksim, radītājas enerģiju, ja, bet ja mēs runājam par tādām globālām enerģijām, ja, ka tu pats tiešām realizē vispār savā dzīvē visu, ko tu gribi, ja, caur domām, ja, nevis tieši caur varbūt sievišķo radošu enerģiju, ja, tad šeit varbūt neizdevās tieši kaut kādas tādas manifestācijas, kas nāca caur domām, caur prātu, ja. Es pieļauju, ka šajā grupā varētu būt tā, ka šeit ir cilvēki talantīgi, prasmīgi, zinoši, ja, cilvēki, kuriem visticamāk ir dotas kaut kādas instrumenti, zināšanas, prasmes, viss vajadzīgais, lai principā jūs tiktu galā ar visu pilnīgi, ar ko jums dzīvē ir jātiek galā, ja. Bet iespējams vienkārši šeit kāds no jums netika galā tieši ar šo te momentu, ja. Kad jums tā kā ir dots viss, lai jūs paveikt, lai jūs realizētos, lai jūs izdarītu kaut ko, savas domas kaut kādas ieceras manifestētu, ja, materializētu, bet varbūt īsti līdz galam kaut kas šajā te momentā nesanāca, ja. Nesanāca varbūt šeit tā kārtīgi pārvaldīt savu šo te domu spēku un iznest viņu līdz kaut kādām tādām materializācijām, caur tādu kā sevis stipru apzināšanos, ka tev ir viss nepieciešamais dzīvē, lai tu realizētu savu, vispār visu notiekošo, ja. Te tā interesanti, ja, tāpēc, ka no vienas puses šeit tika galā ar tādām sievišķās enerģijas realizācijām, ja, cilvēki, bet no otras puses šeit atkal varbūt netika galā tieši ar tādām, ka tu pilnībā tiešām pārvaldi visu to, kas tev ir dots, lai izmantotu savā labā, sasniedzot maksimālo mērķi. Man tā gribas teikt, ja. Šeit varētu būt tas gadījums, kad varbūt šeit ir tiešām talantīgi, radoši, kreatīvi cilvēki, kuri daudz ko spēj vārdu, kuriem ir zināšanas, prasmes un viss kaut kas, ja, bet varbūt neizdevās, piemēram, ar visu šo te superīgo arsenālu, kas jums ir, teiksim, ja, varbūt panākt kaut kādas konkrētas savas realizācijas, vai ka tu jūti, ka tu 100% vispār savu enerģiju, cik vien var izmantoji, lai realizētu kaut kādas savas ieceres, ja. Tādā ziņā. Varbūt šeit vairāk realizējās sievišķie momenti, ja, sievišķās enerģijas radošie potenciāli, ja, bet visādi citādi šeit es pieļauju, ka jūs esat vispār savi dzīves meistari šeit, ja, bet kaut kas varbūt šajā gadā mazliet nogāja greizi tieši ar to, kad tā vispārīgi pārvaldīt savas enerģijas par labu sev, ja. Respektīvi, varbūt šeit kāds superīgs mākslinieks, bet, nevarēja, teiksim, kaut kādu iemeslu pēc iznest, teiksim, savas darbības, varbūt pilnīgi 100% tur, sasniegums kaut kāds gūt, vai popularitāti, vai atzinību, ja, vai kaut ko tādu. Varbūt šeit mazliet domu spēks kādam traucēja, varbūt nebija pilnīga ticēšanas sev līdz galam, ja, vai tāda kā pārliecība 100%, kad viss, ko tu iecerēji savā prātā, ka tas izdosies, ja, un tāpēc varbūt kaut kas šeit arī kādā brīdī neizdevās, ja. Vai jūs nepārvaldījāt pilnīgi visu to, kas jums ir jūsu arsenālā, vai jums bija varbūt grūtības ar to tikt galā, ja, vai arī varbūt šeit pietrūka mazliet, ja, kaut kādas tās skaidrās domas, ko tu vispār gribi, lai pēc tam to reāli aktīvi arī ar rīcībām realizētu un iznestu realitātē, ja. Tā kā mazliet varbūt šeit aptrūkās, ja, kaut kādas savas vispār enerģiju pārvaldīšanas šie te momenti, ja. Šeit iespējams, ka traucēja tas, ka varbūt bija vairākas opcijas, jāizvēlas vairākas lietas, varbūt jūs bijat ar daudz ko aizņemt, vienlaicīgi darījāt vairākas lietas, to un vēl kaut ko, neveltot līdz ar to 100% savu enerģiju kaut kam vienam procesā, ja. Ka jūs esat tā kā krustcelēs, ne gluži krustcelēs, jā, bet kad ir vairākas opcijas, vairāk varianti, jūs esat aizņemt ar to un vēl kaut ko, jā, un varbūt tik paliekam vēl uznāca vientulības momenti kaut kāda vai vienpatības, pareizāk sakot, ka jūs paliekat paši ar sevi un tad vajag pārdomāt dzīvi, jā. Bet tas viss ok, ja, tāpēc, ka šis te visticamāk jums arī lika tā kā pārskatīt kaut ko jūsu dzīvē. Šeit visticamāk atnāca kaut kādas atbildes vērtīgas tik un tā rezultātā, ja, par lietām varbūt jūs vairāk tieši sapratāt savu šo pieredzi, ko jūs tiešām gribat, ko jūs negribat, ja, un atradās kaut kādas visticamāk šeit svarīgas atbildes, ja. Lūk, tad šeit tālāk skatīšos grupa numur 1. Kas pozitīvs var jums realizēties 2025. gadā, ko jūs drīkstat zināt šajā brīdī, kas jums var būt kā motivācija, ja? Kas pozitīvs var realizēties jums 2025. gadā. Jā.
Nu šeit, tā. Kas pozitīvs jums var šeit realizēties 2025. gadā? Pirmā lieta, man šeit rodas iespējas, ka kādam no jums var šeit nākt kaut kādas labas iespējas vai iespēja, kaut kāda konkrēta iespēja jūsu virzienā. Kādam tā var būt darba iespēja, materiāla rakstura iespēja, varbūt kāda darba iespēja, peļņas iespēja, kaut kas praktiski stabils. Kādam tās var būt arī attiecības, ja? Te būs dažādi varianti, bet stāsts ir par to, ka šī iespēja, kas nāk, viņa var būt ļoti stabila. Stabila, tāda, nu, patstāvīga, tā teikt, jā, ar savām kaut kādām garantijām. Šeit nav uz ātrumu un steigu tiesa gan realizācijās, jā, bet uz kvalitāti, uz laiku un attīstību, jā. Tā kā šeit var kādam no jums nāk darba iespējas, naudas iespēja, kāda laba darba vai naudas iespēja, varbūt attiecību piedāvājums arī kādam, jā, varbūt tikpat labi. Tas var būt saistīts ar cilvēkiem šeit, jā. Tā kā varbūt no cilvēkiem var nākt kāda iespēja vai caur jūsu pazīšanām kādām, jā. Jūs varat saņemt kaut kādu ļoti pozitīvu ziņu. Situācija, kura varbūt jums kādu laiku ir bijusi nekustīga, nemainīga, vai kur jūs esat jutušies kā upura lomā, vai nezināt, kā iziet, ko darīt, kā rīkoties, ja? Šeit visticamāk var izkustēties nākamgad, ja? Un jūs varat saņemt kaut kādas pozitīvas ziņas vai jaunumus saistībā ar kaut ko, kas varbūt ilgstoši nav mainījies, ja? Šeit pozitīva ziņa nāk, jā. Tiesa gan šeit varbūt var nākties pacīnīties, aizstāvēt, noturēt savu vietu un pozīciju, jā, cīnoties par savām iespējām, jo iespējas jau paši par sevi nenotiek nekad, jā. Kā es saku, iespējas viņas parādās, jā, bet, lai viņas realizētos, tikai jūsu pašu rokās ir iespēja pieņemt, nepieņemt vai kā viņu realizēt, jā. Tā kā šeit, protams, arī tas būs caur darbu, caur cīņu, caur pastāvēšanu pie sava, jā. Tādā ziņā. Un šeit vēl man tikko ieskanējās prātā, ka iespējams vēl kādam šeit var būt tā, ka kāds cilvēks, kurš varbūt jūsu dzīvē ļoti strauji, ātrs, neapdomīgs, ātri rīkojas, domā ātri, varbūt reizēm domā pēc tam, kad ir kaut kas darīts. Varbūt šeit kāds straujas, ātrs dabas cilvēks jūsu dzīvē var kļūt mierīgāks, praktiskāks un tāds, nu, kā lai saka, ka no šāda cilvēka var nākt rezultātā kaut kas tomēr stabils jūsu virzienā. Mierīgs un nesteidzīgs jauns starts etaps. Un šeit vēl man kārtības parādās, ka ir iespēja arī savest kārtībā veselības jautājumus, atpūsties vai gūt nepieciešamo rehabilitāciju arī nākamgad, ja kāds šeit kārto veselības jautājumus, ja. Tā kā piedomāt arī par savu pašajūtu, ja, rūpēties par sevi, lai jums visiem forši nākamais gads, priecīgu Ziemassvētku, laimīgu jauno gadu, lai jums viss labi. Sveiki, grupa numur 2. Tātad šī būs informācija par jums. Kā vienmēr atgādinu, ka izklājums ir vispārnāts un visiem var neatbilst. Tāpēc vienmēr izvērtējiet, vai šī ir vai nav informācija jums. Paņemiet to, kas rezonē, pārējo atstājiet. Ja. Nu šeit, var sakot, sākšu ar to, ar kādu uzdevumu šajā gadā jums izdevās tikt galā. Un varbūt ar kādu uzdevumu neizdevās vēl tikt galā, bet ar ko var tikt galā nākotnē. Un tad arī, protams, kāds pozitīvs pārsteigums šajā nākamajā gadā var nākt jūsu virzienā. Nu, grupa numur 2. Tātad, ar ko jums izdevās tikt galā? Nu, šeit man jāsaka tā, ka grupa numur 2 visticamāk šajā 2024. gadā, daudz no jums iespējams šajā gadā vai nu atrada savu aicinājumu, vai nu sāka darbināt savu aicinājumu, darot to, kas jums patīk, kur jūs jūtat, ka tā ir jūsu sirdslieta, ka tas ir tas, kas jums jādara, ja. Daudz no jums varbūt šeit vai nu atsāka darīt kaut ko, ko varbūt iepriekš nedarīja, un šajā gadā sāka atkal to darīt un turpināt. Daudzi varbūt sāka vispār no jauna kaut ko, ja. Bet šeit tāda kā augšām celšanās un atjaunošanās un pēc kaut kādiem grūtākiem momentiem celšanās augšā un iešana uz priekšu, ja. Tā kā varbūt daudziem no jums kaut kas šeit sākās no jauna, atsākos no jauna, ja, vai arī jūs paši vienkārši cēlāties augšā, ja, pēc dažādiem momentiem un turpinājāt iet uz priekšu, ja. Daudz no jums šeit arī šajā gadā atvainojos, iespējams izgāja arī kaut kādu uzdevumu svarīgu saistībā ar jūsu ģimeni, dzimtu vai dzimteni, no kurienes tu nāc, kas tu esi, attiecības ar tuviniekiem, ja. Kādam šeit ir varbūt bijušas svarīgas un tas ir izdevies, ja, varbūt sakārtot, nokārtot vai kaut kā, teiksim, uzlabot varbūt šos apstākļus, ja. Jā, bet daudz no jums šeit visticamāk, jā, teiksim, ir cēlušies augšā pēc kaut kādiem grūtākiem periodiem, atzimšana, atjaunošanās enerģija šeit, jā,
varbūt jūs esat iemācījušies sākt kaut ko no jauna šajā gadā, vai atsākt no jauna, vai sekot savam iekšējām sajūtām, vadoties, ja, teiksim, uz to, kur tu jūti, kad tev ir jābūt, kas tev ir jādara, kas tev izdodās dzīvē, ja. Jā, iespējams arī šeit nāca jūsu virzienā opcijas varianti, dažādas iespējas, varbūt šeit arī, ja, bet nu šeit svarīgi bija saprast, ja, teiksim, kura iespēja jums ir piemērotā, kura nē. Nācās varbūt arī šogad gaidīt daudz, ko varbūt nenotika lietas ļoti ātri un ļoti strauji, ja. Kāds no jums varbūt šeit saskārās arī ar viltībām, apmāniem, vai arī ar to, kad negodīga rīcība atspēlējas atpakaļ. Jā, tā kā šeit katram savs stāsts, ja, bet nu katrā ziņā piecēlušies pēc apstākļiem kaut kādiem jūs visticamāk šajā gadā esiet. Gājuši uz priekšu esiet, jā, izgājuši svarīgas mācības saistībā ar ģimeni, dzimtu, dzimteni, ar savām, kā saka, šīm te saviem dzīves aicinājumiem, atraduši varbūt kādu šeit ar dzīves aicinājumu, sapratuši, kas dzīvē vispār varbūt ir jādara, jā. Nu tālūk, tad grupā numur 2, ar ko jūs varbūt šajā gadā netikāt galā, bet tas nenozīmē, ka jūs vispār varat, nu, ka jūs vispār netiksiet ar to galā, ja? Šeit ir stāsts par to, ka ar ko jūs netikāt galā, bet ko var vēl izdarīt nākotnē, ja? Kā mācība. Un šeit grupa numur 2 varētu būt tā, ka varbūt jums šogad bija grūti tikt galā ar negaidītiem pavērsieniem, triecieniem, nu, tādiem momentiem, kas satricina jūsu pasauli, ja? Un varbūt jūs šeit ļoti smagi, asi vai negatīvi uztvērāt šādus te pārdzīvojumus, ja? Līdz ar to varbūt šeit bija grūti noturēt savu stabilitāti, ja? Jo šeit iespējams ir bijuši jums šajā gadā kaut kādi triecieni, kad pēkšņi kaut kas brūk un jūk un mainās un problēmas sakraujas kaudzīties, ja? Bet šeit jau ir tas stāsts, ja? Saprotiet, šeit ir stāsts par to, ka es pieļauju, ka caur šo kārti pat, ja jums kaut kas šeit neizdevās un nesanāca, tā visticamāk jums varēja šeit tik un tā šogad nākt kā ļoti laba un vērtīga mācība. Jo šī kārts parasti runā, jā, par to, ka lietas brūk un jūk tur, kur tas sākotnēji jau nav bijis korekti un kaut kas veidots uz stabiliem pamatiem, vai arī kur nav problēmas risinātas uzreiz, kā arī tad, ja mēs daram kaut ko vai turamies pie kaut kā, kas mums vispār varbūt vairs nav vajadzīgs, ir liekas un nenāk par labu. Ja? Tā kā šeit iespējams jūs saskārāties ar to, ka ja jūs sākat kaut ko nestabili, nekorekti savā dzīvē vai ieliekat nestabils pamats, tas brūk vienā brīdī, vai arī jūs saskārāties ar to, ka nerisinātas problēmas šeit ļoti negatīvas ietekmes vēršas jūsu dzīvi, ja? Piemēram, problēmas, kas bijušas ignorētas, nerisinātas vai pie kā nav strādājas, visticamāk šajā gadā lika par sevi manīt un deva jums tādus kā kaut kādus varbūt satricinājumu momentus šeit, ja? Bet daudziem no jums šeit arī varētu būt tā, ka varbūt arī bija lietas, kuras neizdevās un nesanāca, bet pēc tam jūs sapratīsiet vai saprotat jau kāds, ka tas bija uz labu. Piemēram, varbūt nesanāca kaut kur doties, nesanāca varbūt kaut kādu darbu noturēt, vai varbūt kaut kas izmainījās jūsu dzīvē, un tajā brīdī liekas sākumā, ka tas ir negatīvi, ja, tāds pavērsiens krasts, tā kā negatīvs, negaidīts, ja, bet pēc tam jūs saprotiet, ka tas bija tomēr uz labu, ja, ka varbūt nemaz tas darbs nenāca par labu, vai attiecības vai saistības, ka varbūt tas tāpat jums lika justies slikti vai kaitēja kaut kādā veidā. Tā kā šeit visticamāk, ja kurā gadījumā ir nākusi liela personīgā izaugsme, bet visticamāk jūs varbūt netikāt vēl galā vai neesat tikuši galā, ja? Daudzi varbūt tieši ar šo momentu, ja? Ka jūs varbūt šobrīd skatāties uz šīm te lietām kā uz negatīvām lietām, varbūt kāds šeit ir apvainojies uz dzīvi vai dusmojas, ja? Uz kaut kādiem apstākļiem, bet šeit ir tieši stāsts par to, ka šeit nevajag tā kā apvainoties uz dzīvi vai dusmoties vai ko, ja, bet ka šeit tieši ir šis te izdevīgais moments, kad uzlokot piedruknes un pasakot, ka lai kas notika, es tik un tā celšu un būvēšu un tagad es zināšu, kā darīt labāk, korektāk, kā stabilāk, kā risināt problēmas uzreiz, kā mest nost visu lieku nevajadzīgu uzreiz un paņemt to kā savu dzīves pieredzi vērtīgu, ja, tad jums šis var izvērsties kā ļoti labs izaugsmes moments, ja? Bet varbūt daudz no jums vēl nav tam tikuši pāri, ja? Varbūt šeit vēl cilvēki risina problēmas, varbūt šeit vēl var just šīs te kaut kādas nerisināto iepriekšējo problēmu sekas, ja? Un tā tālāk, bet visticamāk ar laiku tie, kas gribēs šeit iet uz izaugsmi, jūs sapratīsiet visu, kāpēc tas notika, kāpēc tas bija vajadzīgs un ka tas atnes tiešām ļoti lielu izaugsmi jūsu dzīvē, ja? Tādā veidā.
Nu jā, šeit varbūt nāca jūs uz virzienā ziņas jaunumi visādi, jā, negaidīt, varbūt jauni starti etapi sākās un varbūt strauji beidzās vai neizdevās, jā, bet tas visticamāk tāpēc, ka šeit stabili pamati jau sākotnēji nebija, jā, un tas var tiešām tagad kalpot tālāk jums kā vērtīga mācība, kā risināt problēmas uzreiz, neatlikt uz vēlāk, kā stabilus korekts pamats ielikt sākotnēji, jā. Vai arī kā jaukt lietas uzreiz nosīt, jo tu jūti, ka tas neizdos, nesanāks vai nenāk par labu un labāk taisīt kaut ko jaunu, ja. Varbūt daudz no jums šie trieci momenti ieveda kaut kādos apstākļos, ka jūs norobežojaties no cilvēkiem, jā, tā kā aizgājāt sevī, jā, bet tas arī nav slikti, tāpēc, ka sevī var arī atrast atbildes, izpratnes, un visas atbildes ir jūsos pašos, tikai pajautājot, un jūs sapratīsiet, kāpēc notika tas un kas, jā, un jums atbildes nāks, jā. Un šeit, es domāju, tas ir uz labu, tomēr daudziem no jums, varbūt, es nezinu, visu situāciju es nekomentēšu, jā, bet šeit tomēr izriet galā stabila kārts, jā, kas norāda uz to, ka visticamāk viss notiek kaut kādu iemeslu pēc, lai jūs nonāktu varbūt pēc tam stabilākos apstākļos, lai zinātu vēlāk, kā visu darīt stabilāk, drošāk, teiksim, jā, priekš jums un tā tālāk, jā. Nu, šeit dažādi apstākļi, jā, bet šeit mācība par to, ka problēmas jārisina uzreiz, ka jāliek stabili korekti pamati, vai jājauc lietas uzreiz nost, ja kaut kas neizdodas, nesanāks, problēmas jārisina, nevajag ignorēt likt malā. Jā, šīs moments varbūt bišķi neizdevās šajā gadā, jā, bet jebkurā gadījumā kaut kādas mācības tas nes, un jūs varat šo mācību iziet nākotnē. Jebkurā laikā, kad jūs, teiksim, gribēsiet sevī šo jautājumu sakārtot. Nu, lūk, tagad skatīšos, kāds pozitīvs notikums var jums izdoties 2025. gadā, ko jūs šobrīd drīkstat zināt, un kas var būt jums kā motivācija, jā. Wow, tā pati kārts, jūs redzat? Tā pati kārts. Nu, tad līdz ar to man arī tā gribas teikt, ja, tas, ko es tikko teicu, ja, ka visticamāk nākamgad, ja, šeit, ja mēs runājam par pozitīvu, jo jautājums bija, kas pozitīvs notiek, ja, nu, tad es domāju, ka tieši tas arī notikt šeit var viena no lietām, ja, ka jūs varat saprast to, ko es tikko teicu. Jā, par to, ka ne tāpat viena lietas brūk, un tam ir iemesls, un pašu, kā jūs esat cēluši, ko veidojuši, ko darījuši, un kā ir izsināt problēmas, ka no tā nāk izaugsme attīstība, ja. Daudz no jums varbūt šeit var tieši nākamgad saprast šīs mācības, un nevis tā kā negatīvis to skatīties, bet paņemt to kā lielu dzīves pieredzi, lai virzītos tālāk, kad jūs no šīs pieredzes iemācaties tālāk, kā tikt galā ar problēmām, kā risināt jautājumus, ka jūs nenolaižat rokas, ka jūs tieši pretēji uzņemat sevi spēku, enerģiju, cīnīties, karot tālāk, aizstāvēt, pastāvēt, tā kā noturēt savas vietas un pozīcijas, ja, ka tas jūs dara stiprākus, ja. Šeit visticamāk, ja varbūt šogad jūs jutāties, ka šie momenti negaidītie jums liek justies vāji, tad visticamāk nākamgad tas jums liks justies stiprākiem. Nu, ka jūs no tā gūstat līdz ar to izaugsmu, attīstību, ja, un kļūstat gudrāki, stiprāki, vēl labāki, ja, vēl gudrāki, vēl stiprāki, vēl, kā saka, labākas sevis versijas, ja. Šeit var izfiltrēties arī savi uzskati par dzīvi, mainīties, ja, sapratni par to, ka nav tāds pareizs, nepareizs, ja. Nu, šeit skolotāji, skolnieki, ja, mācības tiešām labas var nākt. Nu, šeit tā grupa numur 2 ļoti tāds, nu, par personīgajām izaugsmēm, attīstībām un cīņas momentiem dzīvē, ja. Nu, tā, lūk, skatieties. Paldies, ka noskatījāties, un lai jums viss labi. Sveiki, grupa numur 3. Šis būs izklājums par jums. Kā vienmēr atgādinu, ka izklājumi ir vispārnāti un visiem var neatbilst. Līdz ar to vienmēr izvērtējiet informāciju, to, kas jums rezonē, pieņemiet pārējo, palaidiet, atlaidiet. Ja? Nu, lūk, sākšu ar to vārdu sakot grupa numur 3. Ja? Ar ko jūs tikāt šajā gadā galā, ar kādu uzdevumu jūs tikāt galā, ko izdevās paveikt. Ja? Nu, grupa numur 3 izskatās, ka jūs daudzi šajā gadā sasniedzāt savus mērķus. Iemācījāties varbūt kāds šeit vispār uzstādīt mērķus, realizēt mērķus, virzīties uz mērķiem, ja. Šeit cilvēki varbūt daudz arī apzinājās savu multifunkcionalitāti, ja, ka jūs daudz ko spējat darīt vienlaicīgi un izdarīt un paveikt, ka jums ir ātrums. Daudz no jums varbūt šajā gadā 2024. apzinājās savu ātrumu. Jā, ka jūs esat ātrs un ka jūs esat ātrāk kā citi, tāpēc nevajag citiem pārmest, ja viņi nav tik ātri, bet jūs esat ātri un jūs varat darīt savā tempā lietas. Ja. Daudz no jums varbūt iemācījās šeit uzstādīt mērķus un domāt par sevi
un iet uz saviem mērķiem vispirms, nevis realizēt citu mērķus, darīt visu vietā, jā, teiksim, tur, bet, ka jūs domājat, uzstādīt savus mērķus, nenovirsties no saviem mērķiem, un līdz ar to viņus arī sasniedzat, jā. Tā kā šeit visticamāk ir bijusi šī te, ir izdevies, var sakot, saprast, tikt galā ar šo uzdevumu, ja, kad jums dzīvē ir svarīgi visu laiku uzstādīt kaut kādus mērķus, ko jūs gribat sasniegt, un virzīties uz šo mērķu realizācijām, lai tas arī realizētos, ja. Un varbūt daudz no jums ir iemācījušies, kā sasniegt savus mērķus, kā uz viņiem virzīties, vai arī tā izpratne, ka vispār ir jāuzstāda mērķis, lai vispār kaut kas notiktu, lai tas kaut ko iet un virzītos, ja. Tādā ziņā. Daudz šeit varbūt kāds no jums atvainojas ir iemācījies šeit arī strādāt komandas darbā, jā, sadarboties ar citiem arī, jā, teiksim, lai iet uz kaut kādiem kopējiem mērķiem arī, jā, realizētos, jā. Varbūt šeit man tikai nāc prātā, jo šeit tomēr ir transports, jā, varbūt kāds šajā gadā iemācījās braukt, jā, braukt ar mašīnu, braukt ar riteni, braukt ar, es nezinu, kādiem citiem transportiem, jā, kas jūs ved uz priekšu. Varbūt kāds šeit nokārtoja tiesības mazums, jā, kaut kādas, kā saka, kvalifikācijas, jā, ieguva varbūt šeit kāds transporta līdzekli, varbūt kāds iegādājās transporta līdzekli, jā, arī tikpat labi, jā. Tā kā šeit daudz kas par kustību, jā, varbūt cilvēki šeit bija ļoti aktīvi šajā gadā, visu kaut kur braukāja, devās, brauca tur un kur un vēl savus mērķus uzstādīja un realizēja un sasniedz un īstenoja, jā. Un bija varbūt aktīvā kustībā, jā, un iemācījās, ticamāk, jūs šeit iemācieties arī varbūt būt ļoti aktīvā kustībā, visu laiku, kur iet, skriet, braukt, jā, doties, būt ceļā, kustībā, bet darīt to veselīgi, jā. Jūs varbūt šeit arī iemācījāties atrast savu šīm pieredzēm arī savu, nu, to stop punktu, kad jūs iemācieties arī būt aktīvi, bet tāpat laikā arī apstāties, kad jums ir vajadzīgs, jā, lai varētu arī par sevi parūpēties, lai varētu teiksim, arī atjaunot savu enerģiju un spēku, jā, lai pēc tam atkal varētu aktīvi virzīties uz priekšu, darīt savas lietas un sasniegt, ko jūs vēlaties. Nu, šeit tāda ļoti aktīva enerģija, kāds apzinājas savus ātrumus, savus spēkus, savus dzinēju uz priekšu, jā, kāds šeit burtiski virzies uz priekšu, kāds burtiski ir transporta līdzekļiem, varbūt šeit ir kaut ko sasniedz, kāds mērķis uzstādīs, viņus realizēs, īstenojas, jā, nu, burvīgi šeit ir īstenoti mērķi, varbūt šeit kāds ir īstenojis senus jau mērķus, jā, tādus, kas varbūt jau bija pagātnē kaut kad iecerēti, bet nebija izdevušies, un varbūt šajā gadā izdevās, jā, šeit izskatās tiešām, jā, ka varbūt šeit bija, ziniet, šeit man divējāds scenārijs, vai nu šeit daļa no jums iespējams šeit bija tā, ka varbūt pagātnē bija kaut kādas lietas, kas nebija izdevušās un sanākušas, bet jūs tik un tā turējāties pie viņām un atradāt to veidu, kā tomēr izdarīt tā, lai sanāk. Tas ir viens. Un otra lieta šeit varbūt no jums arī daudz cilvēku varbūt vairākas reizes kaut ko mēģināja darīt, vai vienu vai vairākas reizes un neizdevās un nesanāca un bija vilšanās, ja? Bet jūs iemācījāties tam tikt pāri, virzīties uz priekšu, saskatīt citur iespējas variantus, ja, teiksim, ka jūs tik un tā īstenojat savus ieceres, visticamāk, sapņus vēlams. Jā, super, grupa numur 3, malači, forši. Tālāk. Nu, šeit paskatīsimies par to, kas varbūt šogad neizdevās, jā, kas nesanāca, bet ko var īstenot vēlāk nākotnē, jā. Ka jūs tik un tā varat tikt ar to galā un iemācīties, jā, vienkārši varbūt šajā gadā neizdevās, jā. Uzdevums kāds, jā, bet to var izdarīt nākotnē. Nu, var sakot, kas jums varbūt šajā gadā neizdevās, jā. Nu, šajā gadā iespējams jums neizdevās šeit kādam tikt galā ar izteiktām augšām un lejām. Iespējams šis gads bija ļoti svārstīgs, mainīgs, jā, un tā tālāk, un varbūt jums bija grūtības tā kā atrast savu ritmu, atrast savu, nu, tā kā pielāgoties, varbūt tā teikt vienkārši, jā, tam, ka visu laiku viss mainās un viss ir mainīgs un ka vienu brīdi ir labi, vienu brīdi slikti, vienu brīdi forši, vienu brīdi netik forši, vienu brīdi daudz naudas, vienu brīdi mazāk naudas un vēl kaut kas, jā. Varbūt jums bija grūtības tikt galā ar pārmaiņām, krasām, ja? Nu, kā saka, jūs varbūt ļoti izjutāt asi krasas pārmaiņas, ja? Ka vienu brīdi varbūt pēkšņi viss ir labi, vienu brīdi slikti, ja? Vienu brīdi varbūt jums ir daudz enerģijas, vienu brīdi mazāk vai vēl kaut kas, ja? Varbūt šeit bija grūtības pielāgoties šīm te pārmaiņām, ja? Atrast sevī stabilitāti nestabilos apstākļos, tā teikt, ja? Vai atrast veiksmi vai īstenošanās kaut kādas enerģijas, ja apstākļos, kas varbūt nav tik, nu,
stabili un konkrēti, jā. Nu, ka jūs sapratāt, ka viss ir mainīgs, jā, un kad nav nekas nemainīgs, un ka varbūt nevar būt tā, ka visu laiku ir labi, bet nav jau arī tā, ka visu laiku ir slikti, jā. Jūs sapratāt, ka ir lietas, kas pāriet vienkārši, jā, bet varbūt jums bija grūtības to pieņemt, tikt ar to galā. Varbūt jūs šajā gadā, kas vēl te varēja neizdoties, tas, ka varbūt šeit kāds no jums neizmantoja kaut kādas veiksmīgas iespējas, vai arī nesanāca īstenot kaut kādus momentus, nu tā kā, ka tu neatradies īstajā vietā un īstajā laikā, jā, daļ kaut kādām, nu varbūt tieši daļ tā, ka sit ārā no sliedēm šis svārstīgi apstākļi, tad ir grūti kaut kā ieklausīties sevi un sajust, kur tev ir jābūt, kur nē, jā, tā kā, nu, ka tas iekšējais kompass varbūt, jā, kurš varbūt jums parasti tā kā norāda, uz to, kad rīkoties, kad nē, kad izdosies nesanāks, ieklausīties sevi, kaut kas labs iznāk no tā, ja, ka varbūt tas iekšējais kompass šogad jums bija grūti, varbūt viņam sekot, ja, nu, ka varbūt bija momenti, kad jūs likās, ka sanāks un nesanāca, vai arī otrā likās, ka nesanāks, bet būtu sanācis īstenībā, ja, vai kad, nu, grūti bija kaut kā varbūt sevi ieklausīties, lai no tā dabūtu veiksmi. Šeit varbūt arī bija grūtības šajā gadā brīvības sajūtu jums rast. Ja? Varbūt jūs bijāt tiešām tik ļoti aizņemti vai tik ļoti ielikti rāmīšos ikdienas grafikos kaut kādos, jā, visu kaut ko darījāt, ka jums vienkārši nebija brīvības sajūtas vai brīvības šogad vispār kā tādas, ja? Nu, kad respektīvi jūs varējāt gūt brīvību īstenībā un arī kaifot pa dzīvi un arī, kā saka, nebūt varbūt tik smagos apstākļos, ja? Bet kaut kādu iemeslu pēc jūs to neizdarījāt, ja? Varbūt vairāk iespringāt tieši, ja, par lietām un mazāk ļāvāties kaut kādām brīvām sajūtām, pozitīvām vai kaut kādām atpūtām. Man tā ir sajūta, ka šie cilvēki varbūt šogad ir ļoti daudz strādājuši, darījuši vairākas lietas vienlaicīgi, bijuši ļoti intensīvās enerģijās, ka vienkārši varbūt jūs aizmirsāt šogad atpūsties, izbaudīt brīvību, nezinu, vai ka jums neizdevās atrast to iekšējo sajūtu, ka jūs varat arī smagi strādāt, bet arī labi atpūsties pēc tam, un arī, ka nav vienmēr varbūt tikai ļoti smagi jāstrādā, lai gūtu rezultātus, ka reizēm arī var vieglāk panākt lietas, jā, nu kaut kas tāds, ka varbūt bija grūtības tikt galā ar šo te momentu, ka jūs jutāties varbūt ļoti ierobežot, rāmīšos, grafikos, tikos tas, kas vēl, jā. Jā, šeit vēl izskatās, ka varbūt jums ir bijušas arī šogad kaut kādas tiesiskas darbības, tiesu darbi, procesi, juridiski procesi jākārto, varbūt tas ir paņēmis no jums daudz enerģijas, laika un naudas. Rezultātā varbūt šeit tomēr ir nākus kaut kāda vienošanās, jā, bet varbūt tas ir nesis jums daudz izdevumus, jā. Tāpatās arī šeit varbūt, kad citi varbūt šeit ir saskārušies ar karmiskiem momentiem, jā, ko sēst tu pļaus, katrs saņem to, ko viņš ir nopelnījis, tik daudz, cik ir pelnījis, vai arī to, ka ļoti strauji pie jums atgriezās, varbūt šogad jūsu likumsakarīgās enerģijas, ka viss tas, ko jūs darat, visu laiku pie jums atgriežas atpakaļ strauji, jā, un varbūt tas kādam šeit ir burtiski nesis izdevumus, materiālus izdevumus, veselības, nu, kad enerģija varbūt ir iztērēta, ka tas arī devis kaut kādus triecienus pa veselību arī, ja, pašajūt un tā tālāk, ja. Varbūt ir bijušas grūtības vienoties šajā gadā arī ar cilvēkiem, ar instancēm, ar, nezinu, veidot kaut kādas savienības savstarpējās, veselīgas, veiksmīgas vai tādas, nu, labas, jā, nu, kad ir grūtības kaut kādas bijušas, ja, šeit kārtojot lietas, bet, nu, tik un tā neskatoties uz to, jūs daudz ko esat izdarījuši un sasnieguši šeit cilvēki mīļie, ja. Tā kā viss ok, brīvības sajūtu, šo te veiksmes enerģiju, jā, teiksim, savas iekšējas sajūtas, visu to jūs varat sakārtot tik un tā vēl tālāk uz priekšu, vienkārši šogad varbūt bija grūtāk, ja, bet jūs varat to izdarīt, ja jūs ar sevi strādāsiet, darīsiet, un ja jūs gribat šeit vairāk sajusties brīvi un labi, jā, jūs atradīsiet šeit visticamāk šo te iespēju variantu vai sapratīsiet, jā, šo te domu vispār, jā, ka var arī kaifot pa dzīvi, un nevienmēr visam ir jābūt ļoti smagi un rāmīšos, ja, lai kaut ko izdarītu. Nu, kaut kā tā. Skatāmies, varbūt, jā, skatāties, šeit pārmaiņas bijuši augšas, lai jūs izteikts, jā, un varbūt šeit pielāgošanās vajadzīgi ar vairāk šādām lietām, bet viss ok. Jums viss vēl ir izdoties, ja jūs gribat kaut ko mainīt darīt. Nu, lūk, un tad skatīšos, kāds pozitīvs notikums var jums realizēties 2025. gadā, ko jūs drīkstat šobrīd zināt, kas jums var būt kā motivācija. Oh, wow! Nu, šeit sapņu realizācijas notiek, ja. Jums nākamgad šeit daudziem varētu būt tā, ka vai kādam vai skatītājiem, ja, ka jūs varat realizēt savus sapņus, šeit nāk sapņi, vēlmes un uzvara. Tiesa gan tas var prasīt no jums finanses,
jā, šeit, lai realizētu savus sapņus, šeit varbūt tēriņi, izdevumi, tā kā, ja jums ir iespēja, tad padomājiet par savām finansēm, varbūt veiciet uzkrājumus, cik iespējams, jā, vai kaut kā savādāk, lai jums tās finanses pietiek, jā. Bet visādi citādi, es domāju, jums šeit var nākt uzvaras, var nākt sapņu realizācijas, ka jūs sasniedzat, īstenojat kaut kādu savu ieceri vai ieceres. Nu, un daudzām no jums varētu būt tā, ka jūs arī šeit varat izkļūt no materiāli sarežģītām situācijām vai no apstākļiem vai nevieglām situācijām, kas varbūt jums šobrīd var justies, ka jūs varat izkļūt no šādām situācijām ārā. Varbūt jums kāds labs padomdevējs nākamgad var jūsu dzīvē rasties, vai nu tā ir iestāde vai cilvēks vai izpratne pašiem sava, kas rodas, jā, kas jums var palīdzēt šeit labāk saprast, kā ko darīt, kā lietas varbūt realizēt, jā, nu, kas sakārtojas kaut kādi jūsu uzskati, jūsu reliģijas, jūsu tradīcijas, filozofijas, psiholoģijas, domāšana, jā, par to, ka nav tāds pareizs, nepareizs, jā, un jūs varat šeit arī mācīties, es domāju, nākamgad arī, jā, varbūt apgūt jaunas zināšanas, varbūt mācīt arī citus, bet dariet vēlams to pozitīvā veidā, jā, nepakļaujot citu zem savām ietekmēm. Un nepakļūšot zem citu ietekmēm, jā, nav tāds pareizs nepareiziem jāatceroties, jā, dažādi uzskati viedokļi, jā, bet šeit var nākt, jā, tādi pozitīvi momenti, es teikšu tā, grupa numur 3, sapņi ir iespējami, tā kā sapņojiet, realizējiet, dariet, jums izsamāk sanāks, izkļūsiet varbūt no sarežģītām situācijām, jā, un šeit nāk arī, nu, savu uzskatu maiņas, izaugsmes droši vien, jā, attīstības, protams, jā, un tā tālāk. Nu tā, grupa numur 3 foršs, paldies, ka noskatījāties, un lai jums viss labi!